Ja ir jāmeklē cilvēks klienta apkalpošanas sfērā, tad noteikti ir iet ielās un uzrunāt cilvēkus. Otrs variants, kā meklē šobrīd cilvēkus, ir arī galvu medības, headhuntings. Tad ir klients, kurš pasaka, es gribu tieši no tā vai tā tīkla veikalu vadītāju. Šobrīd teikt, ka atrast īsto piemēroto, jāsaka, labi ir vispār kādu atrast. Jo darba devējiem ir diezgan daudz jāatkāpjas no tām savām sākuma prasībām un sākuma piedāvājuma. Viens variants ir, kad darba devējs samazina savas prasības, vairs neprasa tik ilgu pieredzi vai kaut kādas kompetences. Un otrs variants ir, kad būtiski palielina atalgojumu, lai varētu nopirkt to cilvēku jau gatavu ar tām kompetencijām, kas nepieciešams. Īstenībā ir tā, ka Latvijā ir vispār tendence, ka pērk jau gatavus cilvēkus. Neviens negrib ieguldīt, jo valda tāds uzskats, ka nav jēgas ieguldīt, jo to cilvēku pēc tam no manis kāds nopirks. Ir uzņēmumi, kas ir izveidojuši kaut kādu atšķirīgu kultūru, atšķirīgu darba vidi, viņiem ir vieglāk gan piesaistīt cilvēkus, īstos cilvēkus, gan arī noturēt viņus. Atlasot darbiniekus, es uzskatu, ka vai tā būtu laikraksta redakcija, vai tas būtu sabiedrisko attiecību uzņēmums, pamatkritērijiem ir jābūt tieši darbinieka spriestspējai. Kā viņš var novērtēt dažādas situācijas, nevien ekonomikā, bet arī politikā, vai viņš spēj skatīties plašākā kontekstā uz notikumiem, kas šobrīd ir aktuāli. Un, ja viņš to spēj, tad praktiski jebkurā darba vietā, ja vien tas nav kaut kāda ļoti šaura specializācijas amats, šāds darbinieks gūs panākumus agri vai vēlu. Domājot par tiem labākajiem veidiem, jeb labākajām receptēm, kā darba devēji atrod īstos darbiniekus savos uzņēmumos, es nodalītu varbūt divus risinājumus. Tas pirmais risinājums ir audzināt talantus pašā uzņēmuma iekšienē. Īpaši tas attiecās uz atslēgas pozīcijām, kā viņas sauc. Galvenie speciālisti, viņi visbiežāk ļoti veiksmīgi var izaugt pašā uzņēmuma iekšienē. Un šeit, protams, uzņēmumi veido savas personāla politikas, savas motivācijas programmas, lai audzētu cilvēkos vēlmi mācīties, paaugstināt kvalifikāciju un ne tikai domāt par to, kā būvēt savu karjeru pa vertikāli, tātad no speciālista līdz direktora līmenim, bet arī, ka viens speciālists var ļoti veiksmīgi attīstīt savas prasmes gan, piemēram, mārketingā, gan attīstīt sev tālāk ražošanā, loģistikā, iepirkumos un citās jomās. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast savus cilvēkus, ir arī ilgtermiņā strādāt pie viņu veidošanas, un tas ir sadarbībā ar izglītības iestādēm. Tā ir iespēja darba devējiem iesaistīties izglītības procesā jau sākot no profesijas standarta izstrādes brīža, uz ko tiek balstītas skolu programmas, līdz pat eksāmenu pieņemšanai. Tiešais kontakts uzrunāt cilvēkus, samazināt prasības pēc pieredzes un kompetences, palielinot atalgojumu, atrast nepieciešamo darbinieku, palīdzēt darbiniekiem izkopt spējas uzņēmuma iekšienē, uzņēmumā veidot savas kvalifikācijas, piedāvāt sevis attīstīšanas iespējas, ilgtermiņā strādāt pie darbinieku veidošanas.